Šī informācija ir svarīga gan tiem, kas mācās braukt un drīzumā liks CSDD braukšanas eksāmenu, gan parastiem autovadītājiem, kas ikdienā izmantoja lūk šo apgriešanās vietu, kura uz doto brīdi beidzot tiek demontēta. Demontēta tikai tāpēc, ka gan jau, ka viņa bija diezgan bīstama, jo bieži autovadītāji, tā teikt, taisīja pārkārtošanos pār 3 joslām, un tas, protams, ka radīja diezgan avārijas situācijas apkārtējiem autovadītājiem. Kādu alternatīvu piedāvā satiksmes departaments, to jūs tūlītās uzzināsiet, bet šī alternatīva apgriešanās vieta, ko varēs izmantot, atrodas tur tālāk pie Mercedes centra. Nu ko, braucam, es jums tūlīt visu parādīšu.